Čau, draugi! Šodien es jums gribu iemācīt sākt kubiku rubiku, bet, lai jums šodien vajadzētu iemācīties viņu sākt, jums bišķīt vajadzēs mācēt sākt. Labi, no sākuma vajag, tur, kur dzeltenais vidus, tas tā kā dzeltenajā pusē, salikt, balto krustu, tā kā šitien jābūt baltam, šitien baltam, šitien baltam, šitien baltam. Cerams, ka jūs to varēsiet. Ja, piemēram, kur es jau pagriezu ir balts, pagriezu ir jau 2 balti, tātad tagad man vajag varbūt pagriezt tā, 3 balti jau, un jāpaskatās, kur vēl balts. Jāpameklē tajā. Labi. Jūs savācā, piemēram, balto, to krustu, vienalga, te ir vēl balti, tas pilnībā vienalga. Labi. Tagad jums jāpaskatās, piemēram, lai šitās divas krāsas sakrīt. Ja nesakrīt, jūs varat šitā pagrozīt, jo nekas jau neizmaiņas, ja. Tad jūs atrodat tādu, kur sakrīt, piemēram, oranžie, ja. Sakrīt viņi, ja. Tad mēs ņēmam un griežam uz leju. To oranžie, lai viņi tā kā tagad skatās uz leju. Tā tad te mēs skatāmies, sakrīt vēl zilie, ja. Mēs griežam uz leju. Pēc tam, redzam, vairs nesakrīt neviens, ja? Un mēs jau varam pagriezt šito te. Jo tā, piemēram, jūs domājat, varbūt, ka var pagriezt arī, ja šeit arī ir sarkans, jūs domājat, ka var pagriezt arī tā, bet nē, jo tad šitas baltais tā kā nebūs vajag obligāti tur, kur ir kaut kāds balts. Un tad... sarkanos mēs pagriežam uz leju. Tagad palika viens balts, un strāk pie tā, kas nav, tas ir zaļais, kas nav izdarīts, un pagriežam uz leju. Tagad redzat, kad ir tā kā baltajā krusta. Un šeit katrā krāsā ir 2, tā kā, katrs ar savu krāsu. Bet jūs te domājat, ko darīt tā kā ar šitiem baltajiem? Šito kombināciju jums vajag atcerēties. Viņa būs visur vajadzīga. Es nezinu, kā lai viņu nosaukt, lai ir 4 griezienu kombinācija. Labi, sauksim viņu tā. Labi, šitā, uz leju, atpakaļ, uz augšu, kreisi, uz leju, atpakaļ, uz augšu, kreisi, uz leju, atpakaļ, uz augšu, leju, uz augšu, kreisi, uz leju, atpakaļ. Labi. Un tēt jūs redzat, tā kā stūris ir savā vietā. Bet jūs to varat darīt tikai tad, kad tā kā tas ir virs jums šiten, vai šiten, vai arī šiten un šiten. Saprotiet? Savādāk, tā kombinācija nenostrādās. Un darat to kombināciju, to 4 kustību kombināciju tik ilgi, līdz ko tas stūris ieies tajā vietā. Labi, tagad, piemēram, ir virs. Tagad 1, 2, 3, 4. Un ir jau savā vietā. Tad pēdējais stūris. Var arī, ka viņš ir augšā. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tad skatāties, baltais ir salikts, šitan salikts. Labi. Kustamies tālāk. Tagad mums vajag stūrus nolikt savās vietās. Tātad, skatāties. Šeit ir, piemēram, šeit apakšā ir balts, šeit ir sarkans un šeit ir zaļš. Jums jāmeklē tāds stūris, redzat, atradām balts, sarkans, zaļš. Bet jūs, piemēram, te domājat, kāpēc tieši tā kā šitajās malas? Jūs varat kaut vai sākt no šīm, ja? Bet balts arī jāpieskaita, ja? Tā kā stūrī 3 krāsas, labi, tad turpinam. Balts, sarkans, zaļš. Atrodam tādu stūriju. Pēc tam mums jānoliek viņš virs, tā kā tur, kur ir tas, piemēram, tā kā, viņš jānoliek tā kā te, tas ir virs zaļā un virs sarkanā un virs baltā. Tagad daram to 4 kustību kombināciju. 1, 2, 3, 4. Tā kombinācija jādara tik ilgi, līdz ko jums sanāks tā kā to stūri iebās vietā. Redzat, jau stūris ir vietā. Tikai tagad mums balto vajag ielikt vietā.
Skatoties, kādas ir, piemēram, ar balto. Jums viņš, piemēram, ir te, ja? Bet, jūs šeit jau nekā nevarat viņu ielikt. Jūs varat pagrozīt te, ja? Vai darīt to 4 griezienu kombināciju, vai jūs varat pagriezt tā kā, skatoties, ja mēs pacelsim šis tā kā zeltenais jau būs te, ja? Tad jūs varat pagriezt tā, pagriezt tā un pagriezt tā. Un redzat, baltais ir vietā un stūri ir vietā. Bet tagad mums vajag ielikt stūrus sarkanam, baltajam, zilajam un sarkanajam. Labi, otrē, kur ir tāds stūris. Tagad pagriežam uz augšu, noliekam virs. Redzat, tā kā virs sarkanā un virs zilā. Tātad tagad atkal vienu reizi vai reizei darīt to 4 mūsu kombināciju. Labi, tagad atkal paskatāmies, ja šito mēs ieliksim te, tad viņš būs tā kā, tad šitas sarkanais būs te, sanāk tā. Labi, vot, man jau viss stūri ir vietās, tā kā tagad vajag tā, lai skata šitas uz šito, ir, šitas uz šito, ir, šitas uz šito, ir, un šitas uz šito. Ir, un šitas uz šito. Tā kā, ka katram zīmēm vajag būt šitāds tā. Jā, labi. Tālāk, jūs šitien būs bišķi grūtāk jau. Labi, redzat. Tagad jūs arī varat sākt no jebkuras pilnīgi malas, bet es sākšu no zaļā un oranžā, ja. Skatieties, zaļais un, mēs tagad, es aizmirstu pateikt, mēs liekam šito vietu, ja, kuriem nav. Tātad tagad meklējam, jūs varat sākt no jebkuras vietas, bet tagad es sākšu no zaļā un oranžā. Meklējam tādu augšā, piemēram. Šeit nav zaļš oranžs, šeit nav zaļš oranžs, šeit nav zaļš oranžs un šeit ir zaļš oranžs. Jā, un šito, jums vajag iemācīties tās visas kombinācijas no galvas, kā viņas vajag, un tad jūs jau iemācīsieties līdz kubika. Labi, skatieties. Tagad tā kā šis zaļais ir tur, un, vajag kaut kur augšā meklēt tās lietiņas, ja. Zaļais, šeit ir, tā kā, mēs jau nevaram tā izdarīt, tāpēc, ka zaļais nebūs savā vietā. Vajag, lai oranžais ir un augšā zaļais. Labi, tad, tur, kur ir zaļais, mēs redzam, ka te ir zaļais, sanāk jāgriež prom no zaļā, augšā otra puse, tā un tā. Un tagad jums tā kā ir tas baltais, ja? Un tagad ir tā kombinācija, kur es mācīju jau. Tā kā šita redzam, ka ja mēs pagriezīsim augšā, tad šitais tā kā zeltenais būs te, ja? Bet, lai, mēs nevaram jau ielikt tā, kad mēs nepagriežam šo nekur sanāk. Mēs varam pagriezt šitien, nevaram, tāpēc, kad tad mēs izdarīsim tā, mēs varam pagriezt te, tā. Un redzam, kad mēs to jau vienu elementu ielikām savā vietā. Tagad vajadzēs ielikt šito vietā. Labi, meklējam. Rekur oranžais un zilais. Pagriežam tur, kur ir oranžs, pēc tam prom no tā, prom no, tā kā, ja šeit ir zils un šeit ir zils, mums vajag prom no tā zilā. Tagad paceļam otru pusi, atgriežam atpakaļ, un tagad tas pats tā. Jā, un vēl ir viena lieta, no kuras tā kā visi. Jūs redzat, ka šeit, no kuras visi tā kā, man arī agrāk bija tāds, kad es nemācēju no viņas tikt vaļā. Jūs redzat, ka šeit tā kā zeltenēm jābūt augšā, un šeit visur ir zelteni. Jā. Sanāk, ka šitās elements, kur vajag ievāst šeit, ir šeit tikai uz otru pusi. Sanāk, ko jūs darat? Darat to 4 kustību kombināciju uz augšu. Tā. Tagad mēs izdarījām, bet paceļam otru malu. Jo redzam, mēs pacelsim, mēs varam ar vienu griezienu iebāzt un iekšā, ja? Šitā mums vajag vairākas griezienus. Un, ja jūs tagad gribat darīt šito, tas jau ir tas pats, ko jūs tikko izdarījāt. Tāpēc tā nedarēs, vajadzēs šitā. Un redzat, ka tas te vairs nav tajā vietā. Sanāk, ka viņš ir kur augšā. Tagad šeit ir zilais, un tad prom no sarkanā,
uz augšu otru malu, atpakaļ, atpakaļ. Labi, un šeit tā vieta, tan. Labi, ļoti labi. Vidējo līniju mēs jau salikām. Tātad tagad mums vajadzēs salikt zeltaino krustu. Šeit ir diezgan čakarīgi, tāpēc, ka katram ir savādāks veids. Bet, ja jums pat nav šitā līnija, tad es jums ieteiktu darīt randomā. Pēc tam jums parādīsies gan jau šitāda te. Nu, es jums parādīšu kādu kombināciju, vajadzēs darīt randomā. Pēc tam jums gan jau parādīsies šitāds te. Ja? Vajag turēt viņu tā, lai viņš skatās pa kreisi un uz augšu. Ja? Un tad atkal darīt to kombināciju. Ja? Un tad gan jau jums sanāks līnija, un atkal to kombināciju darīt, un tad jums gan jau sanāks zeltainais krusts. Man ir uzreiz līnija, varbūt citos video es jums varēšu parādīt, kā ir tad, kad nav līnija, un citādas daļas jūs ierakstīsiet komentos, tā kā, vai jums sanāca vai nesanāca, ja jūs ierakstīsiet, ka nesanāca, es varēšu izlikt citu video, ja, un tagad, jā, es rādīšu to kombināciju. Labi. Ir līnija, vajag, lai viņi skatās pa labi un pa kreisi. Nevajag uz augšu un uz leju, vajag pa labi un pa kreisi, ja. Un tagad tātad mēs tā kā gāžam šito uz labo pusi, ja. Daram to četru, to te, kā bija tas vārds, četru kustību kombināciju, tas ir tā kā pa labi, četru kustību kombināciju, 1, 2, 3, 4. Un liekam atpakaļ. Redzat, no līnijas man uzreiz sanāca zeltainais krusts, jā. Nu, ļoti labi zeltainajā krustu mēs jau savācām. Tātad tagad vajag paskatieties. Šeit tā kā ir tādi viduklīši, jā, kur ir kaut ko no šitiem krāsām. Un jums vajag atrast kaut kādu vidukli, kurš sakrīt ar blakus vidukli. Rekur, man sanāca. Piemēram, rekurs sakrīt blakus viduklim, ja. Tad jums vajag taisīt šitādu kombināciju, atceraties. 1, 2, uz atpakaļ, pa kreisi, uz augšu, pa kreisi, uz atpakaļ, pa kreisi. Un redzat, ka visas lietas tikas, visi šitie te, palika uz savām vietām. Ja nepalika, dariet to kombināciju vēl vienu reizi. Bet tagad ir tā čakarīgā lieta. Citiem var būt tā, ka viņiem ir tikai viens vai vispār, ka pretī. Ka pretī, ja jums ir pretī, tad jūs paņemat, izdomājat no kuras malas, tad jūs vienkārši darat no kaut kuras malas to kombināciju. Nē, man kaut kas nesanāca, es atvainojos. Kaut kas nesanāca. Tātad, pagaid nedarat neko no manis, man kaut kas nesanāca. Nu jā, tiem, kas bija zeltainais krusts, man tad kaut kas nesanāca, es varu parādīt, kuriem bija šitāds te pa kreisi un uz augšu. Tad tā kā tā četru, tagad jūs dabujāt līniju, ja? Un tad atkal tā pa kreisi un pa labi, lai viņi skatās. Un tagad jūs dabujāt krustu, ja? Nu jā, un tiem, kuriem, piemēram, sakrīt tikai viens, pieņemsim, nē, man sakrīt 2. Tad tiem, kuriem sakrīt, piemēram, tikai viens, ja? Ko jums darīt? Paņemiet no jebkuras puses, izņemot tā, kas ir pretī, no pretī puses nevajag. Sanāk vai nu šitā puse, vai nu šitā puse, tā kā blakus. Labi, tērēt to kombināciju 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Redzat, tika tagad 2 jau, ja? Ir tagad 2 salikuši. Un tad, kad jums ir 2, tad taisa to kombināciju tā, lai skats pa labi un uz priekšu, tā kā. Nu jā, un kāda, tā kā, varianti ir, ja mums ir pretī, tā kā pretī. Tad jūs izdarat, piemēram, vienai kaut kādai pusē, ja? Un pēc tam pagriežat, ja? Jūs redzēsiet, ka jums tā kā sakrīt tagad 2 blakus, un tad, kad sakrīt 2 blakus, noliekam, lai viņi sakrīt tā, un tad atkal daram to kombināciju. Ja jums nav skaidrs, es jums parādīšu atsevišķā video, kad man arī būs tāds. Uzrakstat tikai komentāros. Labi. Tagad skatāmies, kas ir tālāk.
Tālāk mums vajag nolikt krustus, tā kā tas kādus krustus stūris savās vietās, ja. Redzat, šis stūris, piemēram, nav savā vietā, jo šeit būs diezgan čakarīgi, jo es nesaprotīsiet vienu lietu. Es jums pēc tam parādīšu, jo man, piemēram, neviens stūris nav savā vietā. Tad skatieties, šis stūris nav savā vietā, viņu vajag ielikt savā vietā. Labi, skatieties. Tagad kādu kombināciju vajag 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Skatāmies, šis stūris atkal nav savā vietā. Mēs šo kombināciju izdarījām jau vienreiz sanāk. Vajag darīt vēl vienreiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Šis stūris atkal nav savā vietā. Vajag darīt to kombināciju vēl vienreiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un šis stūris atkal nav savā vietā. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Šis stūris atkal nav savā vietā. Skatieties. Ja jūs šo kombināciju jau izdarījāt tā kā 4 reizes, ja, vienam stūrim un viņš joprojām nav savā vietā, tas nozīmē, ka no šī stūri jūs nevarēsiet nolikt viņu savā vietā. Jums vajag teikt ņemt kādu citu stūri, kurš nav savā vietā. Piemēram, šis nav savā vietā. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Redzat, no pirmā jau ir savā vietā. Jūs domājat, viņš tā kā, ja mēs viņu varam pagriezt, tad viņš ir vietā, bet viņš tagad arī ir vietā. Tāpēc, ka skatāties, šeit ir zaļš, sarkans, zeltans. Un šeit arī ir zaļš, sarkans, zeltans. Un vienkārši tā pagriezt tā nevar, tas nav labi. Redzat, šis stūris arī ir savā vietā, jo oranž, zaļš, zeltans, oranž, zaļš, zeltans, ja. Un šis stūris tad arī ir, jo zils, oranž, dzeltens, zils, oranž, dzeltens, jā. Un šitas stūris jau vispār ir savā vietā, viņu vispār pat nevajadzēja grozīt. Labi, tagad mums jāapgriež kubiks rubiks tur, kur ir baltais. Tātad redzat to stūri, kur vajag apmainīt vietām. Tā kā var pagriezt, bet nevar pagriezt. Jūs darat to četru kustību kombināciju. 1, 2, 3, 4. Nav savā vietā. Atkal daram 1, 2, 3, 4. Ir savā vietā. Viņš ir tā kā zeltans. Tā kā, kad zeltenais ir apakšā ļoti labi. Tagad jūs, laikam, mēs agrāk, tad, kad es mācījos, es griezu šitā kubika un darīju tā. Bet nē, jums tā nevajag. Jums vajag tikai pagriezt apakšējo. Un tagad darīt to pašu 1, 2, 3, 4. Nav. 1, 2, 3, 4. Ir. Un tagad vajag pēdējo stūri izlikt savā vietā. 1, 2, 3, 4. Nav. 1, 2, 3, 4. Un ir vietā. Sanāk, jums pēc tam, kad jau ir kaut kā šitā nolikts, jums vajag tikai pagriezt tā un pagriezt tā. Kubiks rubiks ir salikts. Es zinu, kad ir savādāki veidi, kā varbūt, ja ir, tad rakstat komentāros. Man liekas, šis ir ļoti viegls veids. Un, ja kāds kaut ko nesaprāt, arī raksta komentāros. Es uzfilmēšu citu video. Labi, cerams, ka jums patika. Un varbūt šis ir grūti, bet, lai kaut ko iemācīties, tas arī prasa laiku. No sākuma liekas grūti iemācies, tad arī bišķīt grūti. Bet, nav tik. Tāpēc, lai kaut ko iemācīties, tas prasa laiku. Un labi, cerams, ka jums patika. Tā.